Liepājas simfoniskais orķestrs šobrīd eksistē izdzīvošanas režīmā un jauns instruments nevar atļauties, lai gan daudz ir patiesi kritiskā stāvoklī. Tas nopietni apdraud talantīgā orķestra skanējumu, atzina liepājnieku viesis Luts Kēlers, aicinot palīdzēt orķestrim kā vien var. This orchestra has a lot of talent. They have a chief conductor who has a lot of talent, has great experience in playing his orchestra. Man radies iespējas, ka Liepājas orķestrs ir ļoti talantīgs, saka slavenais vācu diriģēšanas meistars Luts Kēlers pēc mēģinājumiem kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Taču, lai izveidot ļoti labu orķestri, ir jābūt vairākiem nosacījumiem. Viens, par kuru man nav nekas piebilstams, ir tas, ka te ir ļoti talantīgi mūziķi un ļoti talantīgs diriģents. Taču viņu izaugsmi ierobežo citi apstākļi. Liepājas iedzīvotājiem, ieskaitot lielos uzņēmējus, vajadzētu būt ļoti lepniem par tādu orķestri, un visai sabiedrībai vajadzētu uzņemties atbildību par to. Šiem talantīgajiem mūziķiem vajag ļoti labus instrumentus un vajadzētu arī labāku atalgojumu. Latvija ir centrāla Eiropas sastāvdaļa, bet tai nevajadzētu iet Lielbritānijas pēdās, kur uzskata, ka mūzika un māksla ir domāta cilvēkiem, kuriem ir daudz naudas. Orķestrim jābūt visas sabiedrības ieguvumam. Lūdzu, dariet visu, ko varat, lai saglabātu šo orķestri dzīvu, jo tā ir vērtība, kāda ir tikai mums, eiropiešiem. Nekur citur pasaulē, ne Amerikā, ne Āzijā nav tā, ka katrā pilsētā ir savs simfoniskais orķestrs. Viņiem ir fantastiski kompjūteri un mašīnas, bet mūsu mantojums ir mūzika. Tāpēc man ir skumji, ja reizēm pret šo mantojumu, kas ir mūsu identitāte, izturamies tik bezrūpīgi. Dariet kaut ko, intervijas noslēgumā vēlreiz uzsver Luts Kēlers. I don't criticize, I only want to give an input. Do something. Diezgan tādiem straujiem soļiem, to es zināms kraks mūsu tehniskā aprīkojuma, instrumentu ziņā. Un mums ir, protams, zināmas grupas, kas vēl kādu laiku varēs iztikt, un ir zināmas grupas kā fagoti. Fagotu mums ir viens lietojums fagots uz 3 mūziķiem. Ja? Nu, viņu nemaina, viņi spēlē privātos, kas ir, teiksim, ļoti veci un izdiluši, un tāpēc man žēl, ka viņi mūziķi tērē savu enerģiju, nevis, lai maksimāli izdarītu to, ko prasa diriģents, bet zināmā mērā cīnās ar nepiemērotiem instrumentiem saviem. Tā kā viņiem ir 2 tik liela slodze, kā vajadzētu būt. Un es tikko no Atver Lakstīgals dzirdēju stāstu, ka pēc 2. pasaules kara Berlīnas filharmoniķiem bija lielākā instrumentu daļa gājusi bojā. Un tad Herberts von Karajans runāja ar uzņēmējiem un devās klaujai pie visām durvīm, un viņi savāca tīri aiz privātas tādas pilsoniskas apzinības motivētu cilvēku līdzekļus un atjaunoja instrumentu krājumu. Un mums karš nav bijis, bet situācija ir diezgan tuvu tam. Jā, un mēs esam to lietu runājuši vairāk kārt ar kultūras ministriju, un šobrīd kultūras ministrija neredz iespēju būtiski uzlabot instrumentu stāvokli ne mums, ne Rīgas orķestros, bet mēs pie tā vēl turpināsim strādāt. Bet es domāju, ka mums būtu nepieciešams veidot dialogu ar cilvēkiem, kas ir uzņēmēji, kuru rīcībā ir līdzekļi, lai šo te lietu, lai mūsu, teiksim, mēs sasniegtu patiesi konkrētu spējas līmeni, atbilstoši tam, kā mēs spēlējam, nevis uz kā mēs spēlējam. Mūsu budžeta dotācija šogad ir nepilni 700 000 latu, pretstatā tam, kā saucamajos treknajos gados tas bija 1 300 000, ar ko varēja diezgan jau normāli kaut ko darīt. Ja? Tā kā Un vēl pirms gada mums bija 600 000, līdz ar to mums budžets samazinājās vairāk nekā pa pusi šo te 2 gadu laikā. Algas ir nospiestas līdz galīgam minimumam, ņemot vērā, ka muziķi ir tik kvalificēti, ka viņi varētu mierīgi atrast darbu Vācijas mazpilsētu orķestros un daudzi arī paralēli darbam Liepājā visu laiku domā, kur viņi varētu palikt, ja tas žņaugs materiālais paliks pārāk nepanesams. Līdz ar to, teiksim, es skatos, ka pie šīm algām kvalitatīvi un nespazmatiski darbojoties mums būtu nepieciešams 1 000 000 latu dotācija. Mēs paši piepelnām klāt, bet šī nav nozara, kur var nopelnīt vairāk nekā iegulda. Nekur pasaulē, ne Vācijā, ne Amerikā.
Tas balstās vai no sabiedrības ziedotāju atbalstu, vai no valsts un pašvaldību dotācijām. Tas ir pilnīgi normāli, un tā ir arī jābūt. Bet es arī aktualizēšu šo jautājumu, ka pārskatāmā nākotnē ir jāatrod iespējas pakāpeniski celt mākslinieku atalgojumu savādāk. Es jūtu, ka man būs ļoti grūti, sevišķi Liepājā, noturēt šos izcilos mūziķus, kas šeit ir savākti pa gadiem. Šis fagots ir būvēts 1948. gadā, jau diezgan ilgu mūžu ir nodzīvojis. Brīnišķīgs instruments ar brīnišķīgu skaņu, bet īsti vairs neatbilst tam, kas ir vajadzīgs mūsdienu orķestros, mūsdienu prasībām. Un pie tā visa, atskaitot to, ka viņiem ir brīnišķīgā skaņa, kas vairāk nāk no koka, pāries viss, kā var dzirdēt, visa mehānika grab klab, un pilna restaurācija maksā tikpat, cik, teiksim, ļoti laba automašīna. Un tāpēc šajos mūsdienu apstākļos vēl man jāpiebilst, ka tas ir mans personiskais instruments. Savā laikā vēl izdevās viņu par relatīvi mazāk naudu nopirkt. Tagad vairs tik lēti nevarētu. Un tikt pie pilnīgi jauna personiskā fagota, tas maksā, es labāk šos skaitļus nesaukšu, bet tas ir gandrīz 5 zīmju skaitlis, jauns instruments. Lūk, un šī problēma Liepājas simfoniskajā orķestrī ir aktuāla daudzās grupās, ka ir tiešām ļoti veci un nolietojušies instrumenti. Un bieži vien ārzemju diriģenti pat brīnās, kā mums izdodas panākt šādu orķestru skanējumu ar diezgan, teiksim, tā apšaubāmas kvalitātes instrumentiem. Bet kaut kā cenšamies, bet vai ilgi vēl varēsim šādu kvalitāti ar šādiem instrumentiem nodrošināt, es godīgi sakot neticu. Tāpēc, teiksim, rādu jums, kā viņš izskatās, bet realitāte ir tāda, ka spēlēt uz viņu ir ļoti grūti un liels pārbaudījums.